Tā tad laba diena vēlreiz visiem Latvijā. Laba diena kanālā Pagano. Tagad jūs būsiet. Es šo video ielikšu arī kanālā Darbnīca, bet man tikai rītvakar beigsies soda sankcijas. Tāpēc šobrīd šis video ir redzams kanālā Pagano. Un rītvakar kanālā Darbnīca. Nu, labi, izgāju ārā laukā pļavā, kamēr. Tātad Jelgavā biju tajā pils saliņā, kā redzējāt, meklēt vietu, kur sludināt, un tur šodien visu izpētīju tā pa īstam riktīgi un izvērtēju, un bija dažas nianses, kāpēc šodien tur nesludināju, bet tas šobrīd lai nu paliek, bet izlabošu visas savas kļūdas un atgriezīsimies tur. Tagad es visu izpētīju. Gāju pāri tur tam tiltiņam vienam, un ziniet, ko ieraudzīju? Ieraudzīju dzeltenu uzlīmi. Kāds ir uzlīmējis un rakstīts Jēzus tevi mīl. Apakšā Jāņa 3.16. Ot maza dzeltena uzlīmīta melniem burtiem. Un ziniet, kas tas ir? Es jums vēlreiz visiem Latvijā pastāstīšu, kad man ir sarkana cepure, un tas ir tāpēc, ka es esmu bullis. Jā, parādiet man sarkanu lupatu, tā žargonā sekot, un es uzreiz palikšu traks. Jā, puiša meitenes. Un tā zīmīte, mani satracināja tā dzeltenā zīmīte. Jau kārtējo reizi, es par tādu lietu biju runājis, bet tā kā man ir 1900 video, un kādus nav skatījušies, un tad pateikšu vēlreiz, kad es domāju, ka tas ir viss stulbākais, kas var būt, un vēl ātri atkāpšos sievai manai otrajai, ar ko es esmu šķīries un kas dzīvo Teksasā. Sievai bija brālis. Kāpēc saku bija? Tāpēc, ka viņš traģiski gāja bojā. Jā, un viņš bija ar Kristu. Tā vismaz es varu pateikt, apgalvot, kaut gan 100% neko neviens nevar, bet viņš bija izmainīts, pārmainīts, to es redzēju un zināju, tāpēc es tāds piemērs viens no daudzajiem, kur tiešām man liekas, ka viņš tajā traģiskajā negadījumā ejot bojā, ka viņš ir pie Kristus Dievu valstībā. Tā man likās, jo es viņa pēdējo gadu izmainīto dzīvi vismaz redzēju to publisko ārējo. Un viņš man kaut kad bija dzīvs, tad atsūtīja īziņas, kad es dzīvoju grēkā ar tagadējo sievu, ar kuru jau esmu precējies, bet vēl nebiju. Man bija posms, kad Ingūna aizbrauca uz Ameriku ar meitām dzīvot, un es paliku šeit un iepazinies biju ar sievu tagadējo, un bez laulības nodzīvoju laikam vai 6 vai 5 vai 6 gadus, Bībele saka, grēkā. Tad kaut kur tajās visos posmos bija laiks, ka viņš man sūtīja ar tādas īziņas. Atnāk īziņa, Dievs tevi mīl. Iedomājieties, es dzīvoju grēkā, vienalga ar sievieti, vienalga, vai ne? Ar vīrieti kāds varbūt dzīvo, bet labi. Lūk, un šis man atsūta tādu ziņu, Dievs tevi mīl, mīļie cilvēki. Man tajā brīdī es paskatījos, neizdzēsu, protams, to īziņu, aizvēru telefonu, noliku un dzīvoju tālāk. Pilnīgi man neko neizteica, kad tāda īziņa, ka Dievs tevi mīl. Tajā brīdī, kad es biju šajā grēkā, šajā kondīcijā, man tauta Latvijā vajadzēja žostki nagaņai, kā krievi saka. Ja? Man vajadzēja par grēku, par elli, par nāvi, ka kāds pasaka. Viņš to neizdarīja. Es pats, redziet, kāds grēcinieks, nemeklēju Dievu, Jēzu, Dieva vārdu nelasīju. Galvā tikai bija, kā es visiem saku, seks, keks un orgasmi, un viss. Kā man sieva teica, tev tikai nogrūsties, es tā maigi, laikam viņa teica nodrāsties, bet nogrūsties, lai paliek pa manam, būs maigāk. Un tas bija vajadzīgs uz 24/7 un 365 dienas gadā. Tā. Un Dievs tik tā svētdienā aiziet kaut kur, varbūt neaiziet, varbūt aiziet
atzīmēties, atrādīties, un arī svētdienā neviens tur daudz tevi nezina, nepazīst un nepaprasīs, kas tu tāds esi pa fruktu, un vai tā dāma tev līdzi ir sieva, vai ne sieva, vai piedzīvotāja, vai tas, vai kas, ja? Nu, vot, tāpēc Tauta Latvijā šodien šis uz tilta uzliktais arī mani tā satracināja. Es taisos tur iet sludināt, un vēl mani satracina arī tie pārējie, ko es visiem jums arī pieminu, ir tāds tas Igori Bagirov, ja? No kanāla Evangeliev последнее время, ja? Es viņu lieku kā piemēru, tur baigo viņam tur interesantas, visādas tādas, svētrunas vai kā ne svētrunas, viņam ir interesanti video. Viņam ir tātad video, kur viņš tur Amerikā sludina ielās tādu video, vai kur viņš kaut ko, saka savas domas caur Bībeles prizmu, ja? Par visiem notikumiem, kas notiek apkārt un blā blā. To, ko viņš tur stāsta un notikumi apkārt un viss, par to es skatos un viņu pieņemu un piekrītu un atbalstu. Man arī tā liekas, kā viņš saka, ja? Bet tas, ka viņš kā Amerikā sludina, tas atkal man nepatīk. Un tas atkal ir tāds, šitas jālais evaņģēlijs. Ko viņš dara? Iet pa Amerikas tām visām ielām un arī kā to Jēzus tevi mīl, tur Dievs tevi šito. Come to Jesus, 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 Jesus. Jā, viņš dala, pa brīvu Bībeles jaunās derības, ko var arābu valodā un ebreju valodā un visādās. Viņš tur satiek dažādas tautību cilvēkus un viņš it kā dara, bet es esmu pilnīgi kategoriski pret šito jēziņu, ja? Jo paskatieties Jelgavā, kad es sludinu, jo es arī apstījos, ko tie ķekavas vasaras svētki, šitie visi Nili Vēberi, sātanisti, kā es teicu, ja? Kur viņiem ir kaut kāds palaguta, ko tie tur Rīgā arī stāsta kaut kādu maigo Jesus versiju, ja? Kaut kādu Gvatemalas to Jesus Gončales piedāvā tādu, ja? Nevis Jēzu Kristu, kurš ir strogo pateicis, grēks ved nāvē, viss grēks, nāvē, ja? Kāds Jēzus tevi mīl? Labi, atgriežamies pie tā, es jums izstāstīšu. Tas sačakarē visu kristietību. Tagad iedomājies kaut kāds grēcinieks, tāpat kā es savu piemēru, kāpēc to pateicu, ka es dzīvoju grēkā, un man atnāca tik īziņa, Jēzus tevi mīl, vai tā īziņa mani uzrunāja atstāt grēku? Nē. Es paskatījos, vienaldzīgi izlasīju, noliku, ja? Viss, es jau pēc dienas, pēc stundas, vai kad biju aizmirsis, ka man tāda īziņa bija, ja? Tas cilvēks mans tajā brīdī radinieks, švaģers, sievas, brālis, šis, varbūt labu gribēdams, vai to, vai ko, vai kā, ja? Bet tas neko nedeva rezultātus. Neko, es dzīvoju, neaprecējies, saku, 5 vai 6 gadus pēc tās izšķiršanās. Un tajā laikā darīju, kā es teicu, visu porno skatījos un lietas darīju, un wow, šausmas, ja, un firma bija, un tur arī viss nebija čista, un, puišu meitenes, tā kā, un tagad Igors Amerikā, atkal Jēzus, Jesus. Mīļie cilvēki, visiem esmu stāstījis, kāds Jēzus, ja tu esi slims, un tev dakteris nepasaka, es visu laiku pieminu šo nodrāsto piemēru, bet tas ir īstais. Dakteris nevar pienākt pie tevis uz ielas, es esmu labs ķirurgs, es tevi varu pagraizīt. Cilvēkam būs lielas acis, teiks, kas, ka tu esi labs ķirurgs? Kas? Man nevajag tavu pakalpojumu. Kā nevajag? Es esmu vesela. Pie vesels. Cilvēks tagad viens, kurš aiziet uz rengenu un uztaisa un ierauga, ka viņam ir tur vēzis, ja? Audzējis vēzis, sauciet kā gribiet, ja? Viņš palēkdamies tad skries un ies un meklēs to ķirurgu, ja? Ka tas cilvēks ieraudzīs savu situāciju, savu stāvokli. Tad viņš palēkdamies, viņš nakts vidū, viņš zvanīs 5 reizes, dakter, atvaino, ir viens naktī, es mirstu, man ir audzējis, griežam, vai rīt nevar, rinda, varbūt parīt, var uz ceļiem rāpos lūksies, tikai griežiet, jo viņš grib dzīvot, ja, cilvēks, Un tieši tas pats piemērs ar šitiem visiem džīziņiem, ja. Kādu hrena tev džīzu, kādu tev Jēzu? Gejiem ir tāpat labi, lesbietēm tāpat labi ir, korumpantiem, zagļiem, visādiem šitiem maukuriem, kā tur Marks teica, maukuri ir tulkojumos, ja, citos. Visiem grēciniekiem, jebkura veida grēka darītājiem, viņiem viss ir čikiniekā, ja, čikiniekā. Kādu jēziņu, da pašautu, tāpat uz šitā tilta šodien. Es eju lasu, labi, es to zināju,
vai ne, bet, nu, citam tas varbūt neko neizsaka, ja, tā, nu, bet man tas iekrita acīs, ja, un tas šobrīd aizķēra mani, ja, tāpēc, ka, ja tur būtu uzrakstīta grēks tevi ved nāvē, tauta Latvijā, iedomājies cilvēks iet, ja, grēks mani ved nāvē. Viņš varbūt vakarā gulētu, ja, un klausies sev, grēks mani ved nāvē. Ja, tādi smagi vārdi, grēks ved nāvē, ja. Cilvēkam ir jāpasaka vispirms viņa bēdīgais stāvoklis, viņa, nezinu, slimība. Un es esmu tā pret šitiem visiem ķekauniekiem, kas tur Rīgā, kur tur arī stāsta kaut ko šitien tādu Jesus Gončales, ja, Dienvidamerikas kaut kādu primitīvo, prasto, vienkāršo, ja, lēto, nu, saprotiet, cilvēkiem arī kā tajā nosa dienās, ja, un kur ir par grēku jāsludina, par grēku jāsludina, par grēku jāsaka, un tā kā cilvēks ir sapratis šo savu, ja, un lai viņi līdz viņam aizietu, ziniet, cik ilgi ir jādolbī, tāpēc es visiem savos video stāstu, ja, kad jāsludina ielās ir konstanti, non-stopā. Tu nevari vienreiz iziet ārā, ja, tur un visu un čau, ja. Tev ir non-stopā, tāpēc es cepos pa Jelgavu, kad ticīgajiem vajadzēja Jelgavas lielākajās ielās, stūros, laukumos, tur pie veikaliem, nezinu, ja, izaudzināt evaņģēlistus jau no 90. gadiem. Tas bija jādara, tas bija jāaudzina, ja, tas bija jādara. Dievs būtu pacēlis, ja, viss. Vēl tagad Dievs var pacelt, ja kāda konfesija šī mistiskā viltus, ja, izdomās. Jā, puišu meitenes smagi. Tā kā, jā, nekādu Jāņa 3.16, tāpēc vispirms cilvēkam pasaka, ka viņš ir slims ar vēzi, un tad viņam iedod pareiza, laba daktere, super, ķirurga mobīlo, ja, lai viņš var piezvanīt. Un tad pats viņš plēsīsies un rausies un teiks, klausies, dakter, kā jau es neatkārtošos video ir garš, ja, viņš pats zvanīs un bļaus, dakter, griez mani, ja, un tāpēc tev vajag cilvēkiem vispirms viņus novest, kā es saku, līdz Baltkvēlei, ka viņi ir grēcinieki, ka viņi pazuduši rītdiena nepienāk. Elle, nāve, grēks tev pie durvīm klapē, pie loga, ko kaulainā ar izkapti, ja? Un ka viņš ir šitādā striomā, ja? Jau novests, tad tikai viņš var meklēt kaut kādu, kur ir izeja, kur kāds, kas Jēzus, jā, man vajag Jēzu, es gribu, ja? Nu, tā viltvārži visi, saprotiet?